Juri, prieks tevi satikt. Šobrīd mums ir tāds laika posms mūsu arodā, kas ir visatbildīgākais, un mēs arī gribam šodien noturēt ar tevīm sarunu par pirmapstrādes lomu graudu ceļā, kā viņa mainās, kā viņa transformējās, un dzirdēt arī tavu viedokli un redzējumu. Ja, un varbūt pirms mēs sākam mūsu sarunu, daudzi tevi pazīst, īpaši Latgales pusē, ja, bet varbūt tu vari pāris vārdus pa sevim, kā tu nokļuvi lauksaimniecībā padalīties. Sveiks, Artūr, jā. Noteikti ne tikai Latgales pusē, es domāju, nav Latvijā tādu novadu, kurā man nepazītu, sākot no Kurzemes, jo arī Vidzem šobrīd. Latgala, protams, pa sev tur ir daudz laika pavadīt, un arī Zemgales pusē ir diezgan intensīvs darba posms pavadīts. Lauksaimniecībā sevi asociē ar lauksaimniecību jau pēc studiju beigām. Esmu strādājis abās pusēs, gan kā lauksaimniecības produkcijas ražotājs, gan kā infrastruktūras un uzņēmuma vadītājs. Un šobrīd ceļš mums ir savedis kopā Skandagrā, un tagad nodarbojamies ar servisa pakalpojumu, pirmapstrādes kompleksiem un servisa sniegšanu. Ja būtībā tu jau esi Skandagras grupā jau labu laiku un vadi Reizeknes dzirnavnieku uzņēmumu, un ar šo gadu arī vadi Skandagras infrastruktūru Latvijā, kas palielinās, ja, un droši vien par to mēs arī parunāsim šodien sarunas gaitā. Ja. Bet, ja mēs sākam sarunu, tad vispār kāda ir pirmapstrādes loma graudu ceļā? Kā tu viņu redzi? Protams, lai grauds nonāktu, graudam ir ļoti garš ceļš, jā, sākot no sēklas, audzēšanas, pirmapstrādes, glabāšanas, pārdošanas, apstrādes, un pēc tam jau kā viņš aiziet vai nu lobarībai vai pārtikai. Mūsu posms ir saistīts ar pirmapstrādi. Tas ir no ražas noņemšanas brīdi, novākšanas līdz eksportam, ja mēs runājam tieši Latviju. Kāds ir galvenais pirmapstrādes? Manā skatījumā pirmapstrādes būtība ir tāda, kad nodrošināt šo graudu pieņemšanu, viņu sagatavošanu un glabāšanu. Protams, šeit ir jāskatās arī šis servisa līmenis un apkalpošanas ātrums, un izrotot, jo pirmapstrāde ir tas posms, lai pēc ražas grauds nonāktu drošās rokās un tiktu uzglabāts līdz tālākam posmam, tas jau būtu eksports. Tieši tā kā tu arī minēji, galvenā būtība ir sagatavot graudu kvalitāti, lai ar viņu varētu nākamajā pārstrādes posmā darboties. Vai nu tā ir pārstrāde šeit uz vietas, vai nu tas ir eksports. Runājot par kvalitātes rādītājiem, kur ir tie būtiskākie, kas pirmapstrādes posmā tiek ietekmēti, tiek sagatavoti. Jā, lai grauds pārdotu par vislabāko cenu, protams, mums ir nepieciešama kvalitātes rādītāji, ko mums diktē pircēji. Jā, tā jau pasaules biržas līmenī. Ir grupas, ir konkrēti kvalitātes rādītāji, kā proteīns, tilpumas un viss izrietošais. Mūsu uzdevums, mēs gatavojamies katrai sezonai, mēs skatāmies, kas notiek aiz loga, kādi ir laikapstākļi, un mēģinam prognozēt, kāda būs šī graudu plūsma. Vai būs vairāk pārtikas kvalitātes vai lobarības kvalitātes. Bet katrs gads nāk ar saviem izaicinājumiem. Un mūsu loma ir tāda, ka mēs veicam kvalitātes analīzi, un tad viņus šķirojam jau pa kvalitātes grupām, lai pēc tam viņus sagatavot ilgstošai glabāšanai un par pareizai un precīzai atlādēšanai. Kādi varbūt ir tādi galvenie mīti vai lietas, ar ko tu saskaries? Tā pirmapstrāde bieži vien tas liekas, tas ir no skatuves, tas ir virtuves iekšpuse, un ja tu vari padalīties, ko tev nākās no mūsu klientiem, no lauksaimniekiem dzirdēt, par ko saimniekiem ir lielākā baža pirmapstrādes procesā? Ja mēs runājam par pirmapstrādes mītiem un procesiem, tad mūsu galvenais uzdevums ir noteikt ienākošo graudaugu kvalitāti precīzi, ātri un precīzi, un tad pieņemam lēmumus, kur mēs viņu novietojam. Tad, protams, ir daudz izaicinājumi, kādi ir
mainās gadu no gada, ja, ir kvalitātes izaicinājumi, ir ar slimībām. Ja. Tā kā galvenais ir objektīvi saprast šo graudu kvalitāti ienākošo. Un tad ir viens tāds liels mīts arī, kad zemnieki redzējuši, kad mēs graudus glabājam zem atklātas debesis uz laukumiem lielās kaudzēs. Ja. Bet to mēs darām apzināti, to mēs darām ar veselo saprātu, un, protams, tur pastāv riski, bet mēs skatāmies gan laika prognozes, gan graudu ienākošos parametrus, ja, lai mēs viņus saglabātu tādā stāvoklī, kvalitātei, kādu mēs esam pieņēmuši. Jo vienmēr ir jāatcerās tāda nianse, kad mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs pieņemam pie sevis, un neskatoties uz laika termiņu, mēnesis, 2 vai pat 3 līdz pat pusgadam, kad mums prasa klienti atlādēt, tad mums šī graudu kvalitāte ir jānodrošina tāda pati, kā mēs esam definējuši pie ienākšanas. Runājot par šo glabāšanu zem klājas debesis, cik tad ilgi mēs varam kviešus glabāt laukā? Uz laukuma. Uz laukuma mēs viņus varētu glabāt bezgalīgi ilgi, protams. Ja saglabājot kvalitātes rādītājs. Ja mēs dzīvotu dienvidos. Bet, protams, mūsu prakse rāda, tās ir līdz 3 nedēļām. Tās ir 3 nedēļas, kurus mēs monitorējam līdzi, mēs viņus mainam. Varbūt izskatās, ka mums tās kaudzes nemainās, bet tā tas nav. Pa naktīm viņas tiek ievestas uz elevātoru, uz pirmapstrādi, un no rīta viņas uzpildītas no zemniekiem. Būtībā jūs monitorējat kvalitātes stāvokli, kāds ir, un attiecīgi izējot no tā veids nākamās darbības. Kas notiek, teiksim, tehniski mēs viņu glabājam 2-3 nedēļas, kas notiek pēc tam? Virskārta tiek noņemta nost, tiek izkaltēta? Protams, ja ir tajā mirklī ir bijuši nokrišņi, tad visvairāk cieši virskārta, ja, un varbūt dīkšanas, un varbūt zudumi, kuri jau ir mūsu atbildībā, bet galvenais jau ir tas FIFO princips, pirmais iekšā, pirmais ārā. Tad mēs šo kaudzi cenšamies apgriezt tajā īsajā 2-3 nedēļu periodā, apgrozīt, lai nesabojātu kvalitātes rādītājs. Bet tas ir ļoti individuāli katram laikam, katram mēnesim un katrai kultūrai, ja? Un arī tam mitrumam, ar kuru sezonā tiek graudi kulti. Noslēdzot sarunas daļu par kvalitātes rādītājiem, vai ir kādi reglamenti, starptautiski standarti, kas regulē pirmapstrādes funkciju, lai viņi tiek veikta saistībā ar zināmiem standartiem, vai katrs uzņēmējs to veids pēc saviem ieskatiem? Varbūt padalies, kā ir ar šo sadaļu. Pieņemot graudus uz pirmapstrādi, mēs, protams, vadāmies pēc tiem noteikumiem un standartiem, kurus mēs esam saskaņojuši pirms sezonas. Tātad mums katrai kvalitātes grupai ir savi kritēriji, kuri ir saskaņā ar ISO 712 un ar GAFTS noteikumiem. Tie ir starptautiskie standarti, pret kuriem vadāmies arī mēs, un arī vadās surveji pie graudu atkraušanas. Tātad mūsu pamata mērķis un uzdevums ir saglabāt graudus kvalitatīvi, nepasliktinot viņu rādītājus un nodrošināt to atkraušanu jebkurā laikā pēc klienta pieprasījuma. Okay. Cik gadus tu jau esi nozarē? Būs grūti samelot. Pēc augstskolas jau es lauksaimniecības nozarē, un es arī biju ārpus Latvijas. Arī lauksaimniecībā. Tie ir vairāki gadu desmiti. Kā tavā pieredze un tavā aktīvajā darbībā ir mainījusies pirmapstrādes infrastruktūra? Varbūt kāda viņa bijusi gadus, 30 atpakaļ, vai ne? Un kāda viņa ir šobrīd, ja mēs skatāmies no objektiem, no infrastruktūras izvietošanas Latvijā, ja mēs varam šo tēmu sākt apspriest? Ja mēs jau paskatāmies jau ar vēsturi 30 un vairāk gadus atpakaļ, tad nozara ir un infrastruktūra ir ļoti, ļoti būtiski mainīsies, jo līdz 91. gadam mūsu neatkarībai principā mēs visi bijām orientēti uz to, ka graudus Latvijā importēja. Ja? Mēs no Latvijas graudus principā neeksportējām. Visa infrastruktūra tika veidot uz to, lai tā būtu nolikta uz ražošanām, lobarības vai pārtiks ražotnēm.
bija valsts plāni un tā tālāk. Bet šobrīd mēs esam gājuši laikam līdzi un izveidojuši jau infrastruktūru, pielāgojuši, precīzāk sakot, to infrastruktūru, kas ir bijis. Un, kā jau braucot pa Latviju, mēs redzam ļoti, ļoti daudz jaunas objektus. Un tu minēji, ja mēs skatāmies 90. gadi, 2000. gadu sākums, kādi ir tie parametri, pēc kā tika pieņemts lēmums, kur Latvijā izvietot graudu pirmapstrādes infrastruktūru? Noteikti pirmie tika jau pārveidot un modernizēt esošie infrastruktūras objekti, kas atradās jau ne tieši pie ražotnēm. Un tad lēnām jau parādījās jau jauni objekti. Viņi arī zemnieku saimniecības jau sāka būvēt savus graudu glabātuvus un palielinoties ražai. Un tā soli pa solim mēs esam jau nonākuši tik tālu, kad mūsu primārais mērķis jau ir klienta sasniedzamība. Bet kāda skaitās graudu elevātoram šis rādījus, kādā rādījusā lauksaimnieks ved graudus uz elevātoru? Kā ir, piemēram, Rēzeknes gadījumā? Mēs apkalpojam Rēzeknes gadījumā, mēs apkalpojam savu novadu un arī blakus kaimiņu novads. Manā skatījumā, protams, situācija ar šai mirklī ir mainīga, jo mēs visi redzam degvielas cenas. Es domāju, tāds optimālākais būtu līdz 50 kilometriem, jo tad ir jāskatās jau izmaksas, kas saistās ar transporta loģistiku. Faktiski šobrīd tas mūsu novērojums arī ir, kad graudu pirmapstrādes infrastruktūra viņa mainās. Ko es ar to domāju? Analizējot Latviju un Latvijas tirgu, tad mēs redzam, ka Latvijā ir vairāk kā 50 komerciāli elevātori. Tas ir kompānija elevātori, kas piedāvā savus pakalpojumus, lauksaimnieku elevātori, kas arī komercializējās un piedāvā šos pakalpojumus. Un glabāšanas jaudas viņos sasniedz ap 1 miljonu plus mīnus. Ja mēs skatāmies ostas glabāšanas jaudas, Latvijā ir ap 20 ostas termināļi, kas var strādāt ar graudiem. Pat cik mums 2/3 ražas iet eksportā, kā mēs arī runājām, tad šie glabāšanas jauda arī ap 1 miljonu tonu. Un plus vēl ir lauksaimnieku glabāšanas jaudas, kas īsti, tā informācija viņa nav pieejama publiski, mēs nekur viņu nevaram atrast. Bet pat skatoties uz komerciāliem un ostas infrastruktūru, tās ir vairāk kā 2 miljonu tonu glabāšanas jaudas. Un tavā redzējumā tas ir daudz, tas ir maz, kā tu to vērtē? Protams, katrai medaļai ir divas puses. Ja mēs skatāmies no efektivitātes viedokļa, tad noteikti, lai būtu efektīvi un laba pakalpojuma cena, tad elevātoram vajadzētu strādāt ar 1,7 un vairāk graudaugu apgrozījumu gadā pēc viņa glabāšanas jaudām. Ostās, protams, tas ir cits jau stāsts. Tur mēs jau runājam par 3 un vairāk. Es tev papildināšu, jo ostās mēs runājam par 5. Ostās tas skaits ir faktiski 5 apgrozījumi. Un tāpēc mēs šeit redzam, ka tā konkurence mums ir pietiekami liela un izaicinājumi mums stāv priekšā un mums ir jādomā, kā sasniegt šos rādītājus. Un mēs saprotam, ka mums graudaugu masa kopējā jau tuvākajos gados nedubultosies. Bet mums ir ambīcija, un mēs redzam, ka, ja saliekās ar laikapstākļiem, tad tendence ir, ka ražas var kāpt. Un tas pieaugums ir šobrīd mums vidējās ražas ir no 3 līdz 3,5 miljonu tonu atkarībā no laikapstākļiem, no 4 miljonu tonu mēs varam sasniegt. Ir dažādi arī agronomiski veidi, kā mēs to varam panākt, bet tad ir jautājums par šo efektivitāti, jo tas, ko tu arī minēji, ja graudu elevātoram ir jāapgriež 1,5 līdz 1,7 reizes, un ja mēs paņemam ostas infrastruktūru, kas ir 5 reizes, faktiski runājam par efektivitāti. Un tas, ko mēs arī savā uzņēmumā esam veikuši, kad mēs redzam, kāda ir arī skandināvu pieredze un kāda ir labākā prakse, kas ir nesen veidojuši infrastruktūru, kad ir tā saucamais 2-1, kad ir ostas termināls, kurā darbojās pirmapstrāde. Un šāds objekts mums ir Liepājas.
Ja, kas ir gana veiksmīgs, un varbūt padalies arī par jaunumiem, kādi mums ir Skandagrā šajā sezonā. Ja mēs runājam tieši par Skandagru, tad, protams, mēs esam veikuši lielu soli šogad uz priekšu, un, principā, mēs esam klātesoši zemniekiem jebkurā Latvijas reģionā, ievērtējot šo 50 pat 70 km radiusu no pieņemšanas punktiem. Tātad mūsu tādi jaunie punkti šobrīd, protams, ir Valmiera un Rīga. Rīgas ostas elevators un Liepājas ostas elevatori mums nodrošina ne tikai pieņemšanu, bet arī jau pirmapstrādi, kas dod iespēju piedāvāt zemniekiem jau konkurētspējīgāku cenu, jo, ja graudi tiek no lauka atvesti tieši uz šiem punktiem, tad viņi iegūst vislabāko cenu un apējot jau vienu vai divas pārkraušanas un liekas transporta kustības. Kā tu redzi eiro izteiksmē, mēs runājam par šo modeli, ko iegūs lauksaimnieks atvedot graudus uz pirmapstrādi ostā. No tavas pieredzes, no līdz varbūt kāda ir šī variācija? Maksimālais, ko varētu, tas būtu 5-6 eiro uz tonu. Tas varētu būt maksimālais pie cenas. Un būtībā runājot arī par Rīgu, šis rādījus, es pat teiktu, viņš varētu būt pat vēl lielāks kā 50 km, jo šeit mēs varam izmantot jau kravas transportiem. Ja mēs varam arī nedaudz pieskarties Valmieras graudu pieņemšanas punktam, tad varbūt padalies, kā viņš ir veidots un ar kādu funkcionalitāti viņš ir veidots. Valmieras punktu mēs veidojam ar vienu mērķi būt tuvāk klientam, lai klientam ir iespēja savus graudus atvest un nodot un saņemt konkurētspējīgu cenu. Mūsu pamatmērķis tur ir pieņemt graudus, un tālāk mēs jau viņus šķirojam un izmantosim jau ostas pakalpojumus viņu pirmapstrādē. Tātad zemniekiem nevajadzētu baidīties par to, ka tur tiek vesti mitri graudi, tālāk mēs ar viņiem tiksim galā. Valmiera arī ir, pietiekami tuvu un pietiekami tālu no Rīgas, tālu, lai vestu ar lauksaimniecības tehniku, bet tuvu, lai vestu ar autotransportu. Un es starp citu šo modeli pāris gadi atpakaļ, viņu ceļojot pa Zviedriju, viņi pamanīja, un man bija liels izbrīns, kā ir laukums, ir svari, ir pārvietojuma laboratorija, kas tālāk. Un arī kolēģi minēja, saka, mēs šeit pieņemam, un attiecīgi pēc tam vakarā jau nakts otrajā maiņā mēs šos graudus jau izdodam un aizdodam uz ostu, uz pārstrādi, uz pirmapstrādi. Un, ja mēs runājam par Rīgu, jo Rīgā arī mums ir jaunums graudu pirmapstrāde, un faktiski šāds pakalpojums neviens termināls, neviena kompānija Rīgā nesniedz. Tur šim projektam stāvēja klāt no paša pirmsākuma. Nevienu nakti negulējis, bet veiksmīgi paspējis viņu norealizēt. Padalies, lūdzu, pa viņu arī. Termiņi bija ļoti saspringti, lai vairāk neteikt. Jā. Izaicinājums bija liels, bet pateicoties komandas darbam, mēs esam to sasnieguši. Un šobrīd jau esam gatavi un strādājam, jau ar pilnu atdevi. Un es arī novēlētu mūsu lauksaimniekiem ar pilnu atdevi šo atbildīgo laika posmu nostrādāt un arī veiksmīgi sagatavoties nākamā gada jau sējai, lai ir tāds patīkam gandarījuma sajūta, un tas, ko es droši vien arī aicinātu rēķināt, skatīties līdzi katram ražošanas solim. Jā, un ko gribētos teikt, kad mēs vienmēr esam atklāti, mēs spēlējam atklātu spēli, mēs runājam par konkrētiem cenām, par piedāvājumiem, un, kā saka, mums nav līgumā mazie burtiņi. Gaidīsim ciemos. Paldies, Juri, un veiksmīgu sezonu tev un visai Skandagras komandai un arī visiem mūsu lauksaimniekiem. Gan jau pēc sezonas varēsim padalīties ar to, kā mums būtu veikušies. Es domāju, mēs pat ātrāk atskatīsimies uz to, kādas kvalitātes mums nāk iekšā. Vēl vajag pāris dienas, lai tas nostabilizējās, un noteikti skatīsimies, tā kā būsim klātesoši. Paldies tev un lai veicās. Lai visiem labs gads. Veiksmīgi.